Katru gadu 26. jūlijā Vaboles pagastā tradicionāli tiek atzīmēta Annas diena. Annas diena ir saimnieču diena, kad tradicionāli senie latvieši raudzīja pirmos kartupeļus un ēda jauno rudzu maizi. Annas dienas svinēšanas pirmsākumu Vaboles pagastā meklējam pirms 12 gadiem, kad pagasta darbinieki vēlēdamies apsveikt Skrindu dzimtes muzeja vadītāju Annu Lazdāni, todien centās viņu izvilināt no atvaļinājuma. Tad mēs konstatējam, ka mums Vaboles pagastā uz to brīdi bija 34 Annas. Un ka ne tikai Anna Lazdāne, bet arī citas Annas ir īstas puķu mīles, jo, teiksim tā, pēc mūsu senču tradīcijām Annas diena tā ir saimnieču diena, bet Vaboles Annām ir tas īpašais, ka viņas ir ne tikai labas saimnieces, bet arī mīl skaisto un ir īstas puķu mīles. Kā katru gadu Annām par godu tiek rīkota puķu izstāde Ziedi Annas dienā. Tāpat Gavļinietis tika priecēts ar Vaboles pagasta etnogrāfiskā ansambļa Vabaļas dziesmām, tika lasīts ziedu horoskops un katra tika sveikta ar saimniecībā noderīgu dāvanu. Neiztrūkstoša tradīcija Vaboles Annām ir saimnieču prasmu izrādīšana, gatavojot ciemiņiem ciemestu. Arī šoreiz Annas veikli ķērās pie salātu bļodas. Gan, kas ir mājās, to visu sanesam. Kurš ir autors? Autors, Anna Lazdāne laikam, jā, viņa tā mums saimniece. Anna Lazdāne? Jā, Anna Lazdāne. Mēs, kas mums bija mājās, to mēs atnesām uz šejieni. Vot tagad paši pagaršosim, kas mums te sanāks. Te redziet, te olas, sīpoliņi, gurķīši, tomātiņi, kas tur kartupelītes ir iekšā. Ir vasaras rutkiņi rūgtumiņam, jā. Dzīves rūgtumiņam. Ogrēniete Anna Skribāne no māsas uzzinājusi par šādu pasākumu pirmo reizi atbrauc uz Vaboli, lai klātienē sapulcētos ar tik daudzām vārda māsām. Es pat cik esmu te Daugavpils pirmo vidusskolu pabeigusi, un mani vecāki ļoti divticīgi, un mani pēc piedzimšanas uzreiz kristīja, uz baznīcu nesakristīt, un mamīte bija izvēlējusies man vārdu Zuzanna. Bet krustēvs, kamēr gāja līdz baznīcai, to vārdu aizmirsa. Un kaut kas ar Annu bija, un pat cik mana personīga mamma arī ir Anna, un tā nolēma, lai būtu arī Annas meita. Tā es paliku par Annu. Nožēlojat, ka... Jūs ziniet, bērnībā tā bija, kā bija. Kādreiz visiem tas vārds nepatika, viņš bija tāds. Tagad es esmu ļoti lepna, ka es esmu Anna. Katru gadu jāturpina šī tradīcija, jo mani arī priecē tas, ka mums gan Annas it kā iet mazumā, bet vecāki tomēr savām meitām dod tos vārdus. Un mums ir līdz 10 gadu vecumam 2 Annas un 1 Anna. Tā ka es tā domāju, ka Annas dienas tradīcija Vaboles pagastā neizzudīs. Un to liecina arī tas, ka šodien bija daudz apmeklētāju. Darba dienas vidū bija daudz apmeklētāju šajā mūsu pasākumā.